Sākot ar jauno 2015. gadu Daugavpils pilsētas domes sociālo lietu pārvaldē mainīsies pabalstu noformēšanas kārtība. Saskaņā ar šo kārtību sociālo lietu pārvaldes klientiem vajadzēs tikai iesniegt pareizi aizpildītu iesniegumu nepieciešamās sociālās palīdzības veida saņemšanai, norādot savus personas datus un konta numuru, uz kuru tiks pārskaitīta piešķirtā materiālā palīdzība gadījumā, ja tiks pieņemts pozitīvs lēmums. Saņemt palīdzību saskaņā ar šo schēmu līdz šim brīdim varēja jaunie vecāki, kuri noformēja pabalstu bērna piedzimšanas gadījumā. Tagad saņemt materiālo palīdzību pārskaitījuma veidā uz bankas kontu būs iespējams noformēt veselu virkni Daugavpils pašvaldības sociālo pabalstu. Tie ir dzīvokļa pabalsts cietā kurināmā iegādei, tas ir malkas vai ogļu iegādei, pabalsts bērna piedzimšanas gadījumā, pabalsts jubilejām, ja gadījumā jubilārs pats personīgi nevar ierasties sociālā dienestā, pabalsts kancelēs preču iegādei, pabalsts personām, kuras atbrīvojušās no ieslodzījuma, kā arī dažāda veida ar veselības aprūpes izdevumu kompensāciju saistītie izdevumi. Gribētos atzīmēt, ka šajā gadījumā iesniegumam klāt ir jāpievieno čeki un kvītis. Saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes saistošajiem noteikumiem numur 3 iesniegumu sociālās palīdzības saņemšanai izskatīšanas termiņš ir 10 dienas. Savukārt saskaņā ar ministru kabineta noteikumiem numur 299 iesniegumu par trūcīgas personas vai ģimenes statusa noteikšanai izskatīšanas laiks ir 30 dienas. Pēc šī termiņa beigām klients saņems pieprasīto palīdzību vai arī paziņojumu par citādu lēmumu. Aizpildīt pieteikumu varēs gan tieši sociālo lietu pārvaldē Vienības iela 8, gan arī mājās, izdrukājot iesniegumu veidlapas no sociālo lietu pārvaldes mājas lapas socialp.lv sadaļās klientiem iesniegumi. Aizpildot iesniegumu ir svarīgi pareizi un bez kļūdām aizpildīt veidlapu, kur jānorāda vārds, uzvārds, personas kods, adrese, telefons, kā arī konta numurs. Iesniegt šāda veida iesniegumu varēs sociālo lietu pārvaldē, infopunktā pie konsultanta. Iesniedzot iesniegumu būs jāpiestāda pase, kā arī bankas kartīņa atgādinājums, kurā norādīts konta numurs. Nosūtīt aizpildīto un parakstīto iesniegumu ir iespējams arī pa pastu adrese Vienības iela 8 Daugavpilī Latvija LV 5401. Pabalstu saņēmējiem svarīgi atcerēties arī to, ka likums nosaka viņiem ne tikai tiesības saņemt sociālo palīdzību, bet arī pienākumu atskaitīties par tās lietderīgu izmantošanu. SLP klienti, kuri saņēma skaidro naudu cietā kurināmā iegādei, noformēs vienošanos, kurā būs norādīts, līdz kuram laikam klients apņemas iegādāties cieto kurināmo. Vēlāk tiks veikta apsekošana dzīvesvietā, lai konstatētu, vai vienošanās ir izpildīta. Neizpildīšanas gadījumā klients nesaņems citus pabalsta veidus. Trūcīgās personas vai ģimenes statusu noformēšana klientiem būs iespējama mēneša laikā, neatkarīgi no iesnieguma saņemšanas datuma. Trūcīgai personai vai ģimenei status tiks piešķirts no pirmās mēneša dienas. Sociālo lietu pārvalde griežas pie pilsētas iedzīvotājiem ar lūgumu aktīvi izmantot jaunās pabalstu noformēšanas kārtības iespējas, tādējādi ietaupot savu laiku. Lūgums arī saulaicīgi iesniegt iesniegums gan sociālo pabalstu saņemšanai, gan trūcīgo statusa noformēšanai, lai neveidotu lielu klientu pieplūdumu mēneša sākumā vai beigās, un tad nebūs garo un nogurdinošo rindu. Ja jums pienākas sociālā palīdzība, jūs noteikti to saņemsiet likumā noteiktos termiņos. Tālruņa uzziņām 654 40926 vai 654 40924.